Māksla rodas kaut kādā laika pietiekamībā, tad, kad no rīta pamostās, pēd, paskatās pa logu, nav nekur īsti jāsteidzās. Ja runa par kaut kādu tādu lokāciju, tad tas jau var būt jebkur. Nezinu, kāpēc esmu ievērojis, ka manas istabās kaut kā biežāk tas notiek, bet tam ir arī vienmēr saistība ar to laiku. Māksla pieder tam, kurš skatās. Tas var būt jebkurš. Mākslinieks arī kā skatītājs var skatīties uz mākslu, arī uz savējo. Arī tad viņam mazliet pieder viņu. Bet tas, kurš skatās, tas pilnībā var darīt ar to mākslu, ko vēlās. Jā, māksla katram ir sava. Māksla parasti atrodas vietās, kur viņi kaut kā gaida, vai tā mākslā ir radīta kaut kāda apstākļa, lai viņi tur atrastos. Protams, ir iespējams situācijas, kad viņi atrodas arī tur, kur viņi negaida, bet tad tas jau ir tāds cits stāsts, sarežģītāks. Bet, ja grib, lai tā māksla tiešām atrodas, tad vislabāk kaut kā sagatavoties, kaut kā uztaisīt kaut kādas durvis, pa kur viņi var ienākt un gaidīt. Vislabāk ne tikai gaidīt, bet arī kaut ko darīt, lai viņi atnāk kaut kā pasaukt viņu. Man liekas, ka mākslu vajag tiem, kuriem ir brīvs laiks. Tiem, kuriem tā laika nav, tie var, man liekas, iztikt bieži vien. Vai viņiem vajag kaut kā iegādāties brīvu laiku. Bet man liekas, ka laiks ir tiešām viens no nosacījumiem, kas nepieciešams. Jā, joprojām neesmu izdomājis atbildi uz šo jautājumu. Viens variants varētu būt, ka tas, kurš taisa to mākslu un saka, ka tā ir māksla, ka tā ir māksla. Man liekas, ka tā atbilde nav īsti droša. Un varbūt arī citādāk. Iespējams, ka vairāk par vienu ir jāvienojas par to, ka tā ir māksla. Bet arī tas nav droša situācija. Var sakot, es nezinu, kas ir māksla.